Čau. Apskarbs jūs mājās. Šodien mēs pildīsim baiļu challenge. Tā kā fobijas. Es esmu sameklējis 10 fobijas, tādas neparastas, dīvainas, no kuriem pasaulē kādam noteikti ir bail, jo tad nebūtu tāda fobija izdomāta. Un jā, tev ir jāuzmini, ja tu uzmini vairāk par pusi. Ja tu zinēsi, tas ir 6. Ja nē, tad tu zaudēsi. Ja tu uzmini 5. Tad izdomāšu. Okay. Un jā, mans sods būs video beigās, tā kā sākam šito challenge. Pirmā fobija ir pedofobija. Tā jau, iesākumā viegli tāda. Tātad es domāju, ka tās ir bailes no bērniem, jo pedofīls, tā kā ir bērnu fīlis, taustītājs. Pirmā daļa ir bērnu. Jā. Tātad bailes no bērniem. Pārējais, tas vienīgais vieglais. Akustikofobija. Tu ņēmi latviskos vārdus vai? Nē, angliski. Akustika ir kādas skaņas. Varbūt bailes no mūzikas, varbūt bailes no sliktas dziedāšanas. Bailes no mūzikas. Tu jau bija bailes no skaņas. Tas varētu ieskatīties, tev ir uzrobežs. Labi. Peladofobija. It kā tu peldi ar kaut kādu Dolfīnu. Dolfīnu, jā. Bet es jau nezinu, vai tā tas ir. Pelado. Meklējot valdo. Pelado. Tomā valsts, no kuras nāk, kā viņiem bail. Pīla. Tā kā pīla, tā kā miza. Es saku bailes no mizām vai mizošanas. Tu jau bija bailes no plikpāriem. Viņiem ir tā kā miza galva. Aračibutirofobija. Es nevajag cik izrunāt kā či, bet diezai. Arachibutriofobija. Wow, 3 reizes paskatīšu to ātri. Arachibutriofobija. Spēlēm karātavus. Vispār, kāpēc vajag šāds stulbs nosaukums? Es nevaru pateikt vienkārši tur... Nē, tas būtu garāk tad. Es zinu vienu citu faktu. Es domāju, ka šitā ir bailes no gariem vārdiem. Bet nē, nav. Ir tāds viens. Bailes, ka zemesrieks sviests pilvs pie augšējās mutes daļas. Kā es tev uzmanēju? Džiniofobija. Es domāju, ka tās bailes no gariem cilvēkiem. Bailes no zodiem. Tas būtu džinofobija. Nē, te liekas tā loģika, bet tā nav. Konsekotelefobija. Tik dīvaini. Consuela ir no Family Guy mājkalpotāja. No kā viņai bail. Consuela. No netīrumiem. Zinu, no kā baidas mājkalpotāja. Konsekatēli. Ka kāds var ienākt, tā kā dienas vidū mājām. Viņi kaut ko dara random, kaut ko citu. Nevis tur tīra. Tīra maku. Jā, tīra maku. Sēžas podu, kāds ienāk mājā. Tad es saku, ka bailes no konsolēm. No spēļu konsolēm bail. Konsekola. Bailes no kondensētā piena. Nepareizi, tās ir bailes no irbulīšiem. Te ar ko ēd sušītiem. Chopsticks. Jā. Tā nav līdzīgi. Itifallofobija. Falli ir krāni. Kurā valodā? Visās latviski. Falls. Falls ir krāns? Jā. Kopš kura laika? Piklīgi cilvēki tā saka. Ārsti tā saka. Jā, labi. Lūdzu parādīs savu fallu. Jums ir falla iekais, es domāju, man kaut kur ausī kaut kas ir. Es saku bailes no itāļu krāniem. No Mario krāna bail cilvēkiem. Bērnības traumu. Tiešām tā, kā viņš var redzēt to krānu? Nezinu, bet tas būtu interesants, un tu viņu paņemtu, tad tāds ir. Tas ir diezgan līdzīgi. Bailes no uzbriedušiem dzimumlocekļiem. Labi, man bija pareizi bailes un krāni. Tad tev 3 ir? Man ir 3. Ar pusīt. Jā. Amaksofobija. Ja to lasītu krieviski, sanāk amahornija. Amahornobija. Hornovija. Jā. Amahornovija. Tik sen viņi lasīt krieviski. Tas pat nav pareizi. Amakso. Es saku bailes no atlikuma. Ko? Kaut kas ko? Izdod atlikumu? Jā, tev izdos atlikumu. Nē, man nevajag tos 50 eiro no 100. Jā, tev nav precīzi maksā, un tu bail, ka tu izdos kaut ko. Tev tik melnī ļoti. Tās ir bailes braukt ar mašīnu. Felinofobija. Feličitā. Feličitā. Felin. Jā, mums būs... Felīna. Bail iekrist kaut kur iekšā. Felīna.
Wow, kādu ko tādu izdomāju. Nu? Tas ir bāls no kaķiem. Ksenonosokomiophiobija. Ksenonosokomiophiobija. Labi, tātad kseno, pirmā daļa, tātad ksenoks, fotoaprāti kaut kādi. Kseno nebija heroja sāka tā lapsa, filmē tā sieviete. Ksena ir vispār kaut kāda seriāls, karotājs sieviete. Hichang, jā, tā kā Nikita. Mums būs dziesmas lieldienām. Jā, būs. Es jau sāku krāt olas. Kseno. Bailes, ka ksenoni iespīdēs tev acīs. Tad jau viņš nebrauc ar mašīnu, jau viņam vēl ksenoniem, tad atpakaļ ejot mašīnu, nebraukt ar mašīnu. Tur jau bija viens, kas nebrauc ar mašīnu. Nu, kāpēc viņam vajag būt divām bailēm? Viņš ir piela un arī iespīdinās ksenoni acīs. Ksenoni, kur vēl ksenoni? Solārijā. Grūtāk piecelties nekā tu pulksteni pagriezi. Jā, It kā es guļu pareizās stundas, bet... Un arī grūtāk padomāt no rīta. Mēs to filmējam pirms skolas. Tūlīt jāskrien uz autobusu. Domā ātrāk. Komiopātiskie līdzekļi, kas te tādi bija? Homeopātiski, nevis komi, bet tie bija ārstnieciskie. Komunisti līdzekļi. Jā. No komi. Bailes no komunistiem ar ksenonu gaismām. Wow, tas ir pārsteidžoši tu īstenoši tas ieskaitīšu. Bailes no ārvalstu kabatsagļiem. Nu, man ir 4 pusīdi. Nākamajā reizē man atkal būs sots. Bet tāds maziņies. Jā, bet šajā reizē viņam ir sots. Un es nezinu, kas tas ir. Viņš nezina joprojām, kas tas ir. Tātad pirmā lieta ir šī Kā te. pirmā? Tur ir... Ja tev būtu... Mums uzbruka fani. Benijs mazais uzbruka mums tikai. Ja tev būs flakoniņš un man neatzina apzēcis, nos te var iet ieskaities. Un otrais ir... Man jāspēlž šiltos? Nē, tev plaukstā jāiznedzina. Tur nedod apdagumu. Nē. Tā kā bērni skolā vēl uz gāzi uzlaiž uz kājām. Jā, tur ir gāzi, bet tas ir šķidrs gan jau. Jā, tas ir šķidrs. Tu pēc tam sasit kopā un... Un viņš aizšļaktās prom un viss nodeg. Labi, ka nav detektori, mums te droši studija. What the fuck? Viegli uzliesmojošs un kaitīgs. Tas ir... Kaitīgs tas ir iedzerot. Un zādes nav kaitīgs. Nē. Jā, Zipo. Tur nav uzrakstīt, ka nevar lietot plaukstā un nedzināt. Tur tikai norīšanas gadījumā, tad viņi man maksās, vai kaut kas notiks. Viņi zina, ka visi tā dara un visiem viss ok. Man liekas, neviens tā nedara. Atver vairāk plaukstā pirks priekšā. Cik karsts! Tu pieliki, man liekas, ka netāli karsto klāt pie rokas. Tagad tu liesmas pieliki klāt. Jā, tā es liesmas pieliki klāt. Tur jau nav šķidruma vairāk. Tātad ir izmēģināts visi ļoti droši. Ļoti droši, man karsts palika. Tagad nevajag tumšākus apstākļus vai ko. What the fuck, tas ir... Tagad nobijies no izskata. Nē, dedzina, jo! Fuj, pēc. Pēc spalvām? Tur nav spalva. Tur nav spalva, jā. No... Kāpēc tur neaug spalvas? Au! Bet meitenē tur neaug spalva. Vienreiz zobiešs tāda darbojās. Nu, what? Sāp. Nē, nu tā, ka man jārāda. Mums tev joprojām deg. Joprojām var aizdzināt, varbūt. Nevar. Ja tak uz galdu. Jā, mēģinu ātri. Dzirdi šeit, kur tā garām. Atver pirkstus. Ej, tu tas karsts! Silft. Nevarēs raustīt kādu laiku. Labi, paldies, ka skatījāties mūsu challenge, bailes no fobijām un viņa sodu. Tiekam vaļā no pirkstu nospiedumiem. Un... Jā, gaidiet dziesmu uz ledenām. Un gaidiet piekdienas video, kur mēs taisam bēržu sulu. Čau! Čau!